Labdien, dārgie draugi! Kā jūs redzat virsrakstu, vai ir iespējamība, ka Dievs izspļaus Eviku Siliņu? Kāpēc es tā saku, par šo tēmu runāju? Jo dzirdēju raidījumu vienu internetā, jauns.lv, laikam tas bija. Tur tāda interesanta intervija bija, kur Eviku intervēja, un tā doma bija tāda, ka Eviku, kā jūs zinat, bīda jaunā vienotība par premjeru, un sakarā to, kad viņa ir draudzene Inesei Šleserei, protams, viņa arī pazīst Aināru, tad viņiem ir tāda varbūt tās varbūtība, bijība, kaut kāds uztraukums, kad ieceļot viņu pa premjeru, viņi varētu pārmest kažoku, un viss varētu aiziet ne tādā gultnē kā vēlams. Un interesants tur jautājums bija, pats pēdējais jautājums bija interesants, kas man rosināja šo rullīti uztaisīt. Un tas jautājums skanēja tāds, viņa teica, Evika stāstīja to, ka viņa tā kā ir kristiete, kad viņa ir agrāk ar Inesu kopā piedalīsies visādos tādos labdarības pasākumos un arī alfas kursu vadījusi jauniem tādiem kristiešiem. Tā tas viss ir. Arī man palaimējās tajā visā vidū tajā laikā būt, arī es tur kaut kur ņēmos kaut kādos pasākumos, un es atceros vienīgi to bildi, kad Inese tajā laikā atgriezās pati pie tā kunga, spēcīgi pieķērās viņam sekoja, un Inesei, protams, sekoja līdz vēl vesels bars ar cilvēkiem, un tur arī bija Evika tajā visā barā, un arī es tur savu sievu satiku tajā visā barā, un arī es tajā barā biju iekšā. Un es redzēju tādu lietu, ka daudzi cilvēki seko Inesei, nevis Kristum, jo, ziniet, kā cilvēkiem jau patīk miljonāru vidū atrasties, un svarīgi ir, kam tad tu seko. To, ka Inese sekoja Kristum, tas ir 100%, to varēja redzēt, bet kam sekoja lielākā daļa, to nevarēja saprast. Izskatījās, ka daudz seko Inesei, un izskatās, ka Evika arī sekojas Inesei. Man tā izskatās, jo spriežot pēc tā jautājuma, ko uzdeva tas intervētājs, pašās beigās tas bija tāds labs jautājums, un viņš uzdeva, tad Evika, pa kādām jūs esat vērtībām? Par liberālām, jeb par konservatīvām? Un viņa teica, ka viņa esot par saprātīgām vērtībām. Un es tā kaut kā, apdomāju šo visu viņas teikto, un es sapratu, ka viņa ir rendena. Dotajā brīdī, ka tā ir rendenība, jo redzi, kas ir pa lietu. Dievs saka savā vārdā Jāņa atklāsmes grāmatā 3.16, kad, ja tu nebūsi ne augsts, ne karsts, bet būsi rendens, es tevi izspļaušu no savas mutes. Un ko tas nozīmē? Jeb tu esi konkrēti par liberālām vērtībām, jeb tu esi par konservatīvām vērtībām. Dievs tāpēc saka, jeb tu esi augsts, jeb tu esi karsts. Ja tu esi karsts, tad tu esi karsts Dievā, ja tu esi augsts, tad tu dzīvo kopā ar to vēlnu, tad konkrēti dzīvo konkrēti ar vēlnu, un viss ir kārtībā. Dievam nav nekādas problēmas par to, ka tu dzīvo kopā ar vēlnu. Dzīvo, varbūt kaut kas mainīsies, un vēl viss var mainīties. Vai dzīvo ar Kristu, tas ir jā, jeb nē, saprotiet, karsts, jeb augsts. Evika šeit konkrēti pateica vidusceļu. Viņa neatbildēja uz jautājumu, vai tu esi karsts, jeb tu esi augsts. Viņa pateica, ka vidusceļu, pa ko viņai neuzdeva vispārībā jautājumu, ka viņi ir par saprātīgām idejām, vērtībām un visām pārējām. Bet, tas ir vidusceļš, pa ko Kristus saka, jeb tu būsi karsts, jeb tu būsi rendens. Tas ir bīstami, jo Dievs ir teicis, ka rendenos viņš izspļaus, un neskatoties uz to, es domāju, ka Evika ir tāpatās mūsu māsa, viņa ir māsa Kristo. Vienīgais jautājums ir tas, ka, saprotiet, vēlns jau mūs mēģina visus nopirkt, un tā nauda ļoti daudzus visus vilina, un katram ir savas visādas kārības, kurš kam nevar nostāvēt pretī, kurš var. Bet fakts tāds, ka, Kristu viņa apliecināja, un vēlns tāpat ir dusmīgs uz viņas. Vēlnam tā Evika tāpat nepatīk.
Bet es ieteiktu pieķerties viņai Kristum. Un nav svarīgi jāsaprot to, ka visa šā cirka un balagāna galvenais premjers, galvenais prezidents tomēr ir Jēzus Kristus. Dievs ir tas, un mums nav jākaunās no Dievas, mums nav jākaunās no Kristus vērtības. Tad, ja man ir jākaunās no Kristus, tad man tie miljoni vispār nav vajadzīgi, un es negribu vispārībā atrasties nekādā sabiedrībā, kur man jāliekuļo un jāsaka, vai es vai šī tā vai tā, un es nevaru konkrēti atbildi iedot cilvēkiem. Ja jūs negribat konkrēti atbildi dzirdēt, ka mans kungs ir Kristus, tad man nav pa ceļām vienkārši ar mums. Varbūt tās es nedzīvošu kaut kādā lielā miljonas vērtā mājā, bet dzīvošu kaut kādā dzīvoklītī, bet es būšu kopā ar Kristu. Un manā sirdī būs miers, halleluja. Un arī tas, kad beigu laikā, ka Kristus nāks un valdīs pār šo zemi, tad viss vienā mirklī mainīsies un status mainīsies. Tā kā es iesaku visiem pieķerties pie Kristus un sekot Kristum, nevis cilvēkiem. Un tas būs brīnišķīgi. Lai Dievs jūs svētī. Visu labu!